2023. gads iezīmējās ar rekordaugstu zaudējumu summu. Daudz un dažādas ekstrēmas laikapstākļu izpausmes, krusa, vētra, lietusgāzes, salnas, sausums bija par iemeslu zaudējumu atlīdzībām vēl nepieredzētā apmērā. Pavasarī, kā jau bieži redzēts, piedzīvojām salnas, kuras radīja zaudējums vīnogulājiem, augļu kokiem un ogulājiem. Stādījumi Vācijas dienvidos tika skarti visvairāk. Sākot ar jūniju, vienai vētras zonai sekoja nākamā. Bavārijā vētrās cieta turpat vai visas kultūra augu sugas. Ierastie laikapstākļi Eiropā, tēlaini izsakoties, apgriezās kājām gaisā. Spēcīgi, bloķējoši augsta spiediena apgabali virs Atlantijas okeāna un ziemeļu, kā arī ziemeļrietumu Eiropas, pilnībā apturēja klasisko rietumvēju straumes plūsmu. Negaiss ar krusu, vētru un lietusgāzēm skāra Hesenes federālo zemi, jo īpaši Kaseles pilsētu un apgabalus netālu no tās. Ziemeļreinā Vestfālenē postījumus galvenokārt izraisīja ekstremālas lietusgāzes. Savukārt no Bādberleburgas un Augšbavārijas ielejas tika ziņots par krusu tenisa bumbiņu lielumā. Aculiecinieki ziņo par tādiem bojājumiem, kādus viņi pēdējās 10 gadus laikā nav redzējuši. Spēcīgākās krusas plosījās jūlijā. Pirms sasniegt Vācijas dienvidus, vētra vispirms skāra Francijas austrumu daļu. Dažu stundu laikā tika nodarīti zaudējumi aptuveni 60 miljonu eiro apmērā vīnogulājiem Magrēfleres zemē un Kaizerštūlē un plašam kultūra augu spektram visās Bādenes, Virtembergas un Bavārijas daļās. Šobrīd mēs atrodamies izmēģinājumu laukā, kur tobrīd augi bija sasnieguši 85. attīstības stadiju. Viss izaudzētais, kas uz to brīdi bija sasniedzis tālāku attīstību, bija nopostīts pilnībā, izņemot atsevišķus laukus, kuros raža vēl nebija tik nobriedusi. Vētrās cieta arī citas Eiropas valstis. No tām vissmagākos zaudējumus piedzīvoja Baltijas valstu, jo īpaši Latvijas lauksaimnieki, kuriem salīdzinājumā ar 2022. gadu atlīdzībās izmaksātā summa pieaugusi par 63%. Vislielākos zaudējumus lauksaimnieki piedzīvoja 7. augusta vētrā, kas 10 minūšu laikā aizslaucīja pie Vereinigte Hagel Latvija apdrošināto ražu 14 miljonu eiro vērtībā. Atsevišķās vietās vētra ar krusu radīja 100% ražas zudumus visa veida kultūrām. Lielus zaudējumus cieta arī lauksaimnieki Itālijā. Arī Starptautiskās lauksaimniecības produkcijas apdrošinātāju asociācijas zaudējumu vērtēšanas seminārs, kura organizēšanā šogad mums tika uzticēta vadošā loma, netika pasargāts no vētras postījumiem. Izmēģinājumos netālu no Berlīnes tika manuāli simulēti postījumi kukurūzai, kuru vēlāk skāra arī īsta vētra. Līdz šim vēl nekad tā nebija gadījies. Tas bija liels izaicinājums starptautiskajiem ekspertiem. Visi riski, ko mēs apdrošinām, šajā gadā realizējās. Mūsu ekspertiem bija nepieciešams izvērtēt 45 000 zaudējumu pieteikumu gadījumus un lielāko daļu no tiem patiesi īsā pirmsražas periodā. Tas parāda mūsu ekspertu augsto darba kvalitāti. Personīgi pateicos viņiem par paveikto. Mēs redzam, ka šobrīd solidaritātei un appusējai atbildībai ir lielāka nozīme kā jebkad.